Es skatītos uz to jautājumu varbūt no otras puses, nevis ko ir plānos darīt ar autoostu, bet tiešām kādā veidā organizēt šo satiksmi pilsētā un piepilsētā. Un šobrīd tā rezonance no kā rodas no tā, ka autotransporta direkcija ir samazinājusi finansējumu tātad reģionālajiem transportam. Un savukārt Pierīgas pašvaldības, kuras līdz šim ļoti naski izmantoja autotransporta direkcijas šo finansējumu, ir nonākuši tādās grūtībās, jo uz Rīgas satiksmes un Rīgas pašvaldības aicinājumiem pievienoties, daļēji finansēt, piemēram, to, ka līdz Jaunmārupē brauc Rīgas satiksmes autobuss. Līdz šim Pierīgas pašvaldības izturējās, tā teiksim, diezgan skeptiski un teica, mums īsti to nevajag. Nu, šobrīd ir viņa situācija mainījusies un viņiem to vajag. Un kāpēc es saku, nerunājam par autoostu, runājam par citu stāstu. Arī šobrīd, piemēram, mēs veidojam šo mobilitātes punktu Višķielā, kur top galapunkts, kurā būs tātad iebrauks gan autobuss, gan trolejbus, gan tramvajs. Un, piemēram, ja šobrīd no centra uz Dārziņiem iet autobuss, tad turpmāk autobuss no Dārziņiem uz centru neies. No Dārziņiem uz centru atbrauks autobuss, izlaidīs Višķielas mobilitātes punktā uz perona, cilvēks no autobusa izkāpjot ārā, nekur tālāk neaizies, kā tikai pāries pāri peronam un iekāps pretī stāvošā tramvajā un dosies tālāk uz pilsētu. Līdzīgi arī reģionālā autobusi no, Jaunjelgavas, Suntažiem, Madlienas, Ķeipenes. Viņi arī var nebraukt iekšā līdz centram, viņi arī turpat Višķielā var apstāties, izlaist šos pasažierus. Un tas ir stāsts, par ko mums kopā arī ar autotransporta direkciju un satiksmes ministriju ir jārunā un jādomā, kā to risināt. Tas ir stāsts par to, kā veidot šo savienojamību, kā savienot šos transportus, lai nedublējās vairāk transporta veidi vienā un tajā pašā maršrutā. Arī par to vakardien ar satiksmes ministru un ārtelpas mobilitātes departamentu pārstāvjiem satiksmes ministrijā runājām. Bet tad centrā nemaz autoostu nevajag tādā gadījumā? Rīgai? Jā. Es domāju, ka šobrīd mēs bez viņas iztikt nevaram, bet ilgtermiņā, ja mēs veidojam labus šos transporta savienojumus, ja mēs veidojam arī park and ride pakalpojumus un tā tālāk, tad nākotnē iespējams, ka varbūt arī ka nevajag